tātad ir pienācis tas brīdis, ja, ka mēs iecelsim Māri un Svetlanu sievas kārtā, bet pirms tam tomēr mēs ar vedēju tēvu, izmantojot savu dienas stāvokli, šodien vēlētos pēdējo reizīti, pirms mēs viņus ieceļam, par vīru un sievu veltīt viņiem dziesmu pārdomām. Mēs viņus ļoti gaidām mājās. Tas tepat dzēr. Uz vietušu liekas, slīd svešumā tālāk. Sen jau zudis ir prieks par iespēju šo. Varbūt pienācis laiks visu nomest pie malas. Kā lai sadziedēju sirdi sāpošo, gaidošo. Tur Latvija mana ziņa, patēr zemi bērni dzīvi. Tu māte un mīļotā mani sagaidīja. Tur Latvija mana ziņa, patēr zemi bērni dzīvi. Ar gaiputnim līdzi skrien, es vēlos mājās iet. Dienas mēneši skrien, aizvien vairāk es jūtu. Kādā purvājā ievelk zēšiem. Kaut vai arī šeit pasaules dāgumus būtu. Paliek ilgas pēc zemes un mīlēju, zaudēju. Tur Latvija mana ziņa, patēv zemi bērni dzied. Tu māte un mīļotā mani sagaidīja. Tur Latvija mana ziņa, patēv zemi bērni dzied. Ar gaiputniem līdzi skrien, es vēlos mājās iet. Latvija mana ziņa, patēv zemi bērni dzied. Tu māte un mīļotā mani sagaidīja. Latvija mana ziņa, patēv zemi bērni dzied. Ar gaiputniem līdzi skrien, es vēlos mājās iet. Es ceru, ka mūsu saucienu jūs saklausījāt. Un gaidām mājās. Un tā, prom ar nostalģiju, atgriežamies, kur mums jāatgriežas. Tātad, ir pienākusi pusnakts, pārbaudam pulksteni. Ir. Kad līgavu un līgavaini mēs ieceļam sievu, sievas Vēl 2 minūtes. Bet kamēr? Visi un vīra kārtā. Tātad, kā zari, kuros ziedonis šalts, maigs tā kā mēnesis starp, tīrs tā kā avotu šalts.
Līgavas tērps ir kā ziedvārsts, kā mākonis augusta vējā, un to noņemt drīkst tikai tas, kam saule caur pirkstiem skrēja. Deidzini brālīti simtiem sveču, nu tautas māsiņai vainagu ņems. Sargieties, jaunas meitas, mice līda istabā, no tās mices līdumiņa trūkst vienai vainagdziņas. Kopam ciemiņu sievas, nu vienu meitiņu sieviņu cels. Lūdzam Svetlanu un Māri apsēsties krēslos.